Nu, čau, čau, mani mīļie, 8, 8, 8 pat tālāk. Esiet sveicināti lauvu vārtos. Nu, un skatāmies, kā tad mums priekšsvētku dienā ir gājis. Ko mums darīja un sadarīja grafiki un kartes. Nu, tāda izskatījās vakar zibens izlāžu karte 11:30. Tas jau ir vēlāk, tas ir 13:30 pēc pāris stundām, un jau ir iepriekš bija 19, jau ir 28,000, un vēl pēcpusdienā 37,000. Te nu zem sitiena ir Vācija, nu, un te arī bišķiņ tur Itālija un vēl tur Eiropas valstīs arī ir trāpīts. Nu tā, tālāk vienu es te noķēru, kas man ir bijis nepārāk tālu. Ui, vienojiet, tā nebija plānots, bet tā sanāca. Tātad netālu no mūsu ezera, un skatāmies tālāk, kas notiek ar zemestrīcēm. Tātad pulkstens 15:87 zemestrīces. Pulkstens 16:30 pēc pusstundas. Tur laikam iznāca, nē, bišķi vairāk, 90 zemestrīces. Un pusnaktī man jau rādīja 98 zemestrīces. Un pamatā tās visas, nevis pamatā, bet liela daļa no tām ir Kalifornija. Nu, un Kalifornija, skatāmies, kur te ir Kalifornija, te it kā no viens punktiņš parādās, neskaitot to, ka tur vēl pa kādam. Nu, un zilais ir konkrētā diena, 24 stundu laikā, un sarkanais ir tikko. Nu, es laiku nerakstīju, vienkārši es jau šo te vienu punktiņu palielināju, lai jūs redzat, kas tur notiek. Un šī te lielā sadaļa ir 1 kilometrs. Šī te. Tas būtiski notiek kaut kādu dažu kvadrātkilometru robežās. No vienas vietas. Tas ir daudz. Mūsu mazais krāsainais grafiks vakar bija ārkārtīgi krāšiņš. Tas ir vēl 1:30 dienā, un tas jau ir 5:30 vakarā. Lielais grafiks bišķi mazāk krāšiņš, bet joprojām jūs redzat, ka te krāsas mainās un vibrācijas skraida. Nu, un te ir mūsu jau šie te 2 grafiki, kuri nav izturējuši to, kas notiek ārpusē. Un ja te ir 13:30, man rāda, te ir 12, un tad šeit rāda 14 augšā. Bet te jau visa laika skala atkal ir nojaukta. Nu, tādas mums vakar bija enerģijas. Šis ir Kanādas grafiks, kurš pēc 10 pēkšņi maina fonu un paliek melns. Vairāk vai mazāk jūs jau saprotat, ko tas nozīmē, ja? Te vēl 5 vakarā. Viņš dažas svītriņas rāda. Un tas ir lielais Kanādas grafiks, kurš te nu pirms 10 maina, 9 maina šo te fonu. Mazais grafiks bija pēc 10. Nu, tas ir lielais mūsu pirmais Itālijas grafiks uz 2 dienā pēc grafiku laika. Un apstieties, kas nu te notiek. Tev mīļie, te skrien pāri 1500 herciem acis nemirkšķinot. Te
tas sarkanais pīķītis ir kaut kur 4-5 tūkstoši sarkans. Te viss ir dzelteni balts, tas vēl ir milzīgas enerģijas. Te vēl viss ir gaišs un viss notiek. Draugi mīļie, vakardiena ir bijusi ļoti enerģiju spēcīga diena. Nu, te ir 5. Es jums vienkārši ieliku, lai jūs te redzat. 6. mums te bija salīdzinoši tukšs, un no 7. jūs te redzējāt vienu baltu švīku tiešsaidē. Nu, es saliku, lai jūs šīs abas lielos baltos laukumus redzētu vienā grafikā. Un tā tas notiek. Te bija mazāk, pēc tam atkal 2 dienas bija lieli balti plankumi. Tās visas ir milzu enerģijas. Nu tad, draugi, skatāmies, kas mums tiek rādīts šorīt. Vai tiek rādīts? Un tā, skatāmies, kas te notiek. Mazliet mēģināsim atjaunināt, pēc tas sanāk. Nu tā, Francija beidzot nav neviena negaisa mākoņa. Negaisas nevar teikt, zibens nav. Ja, tad te jau Polija šobrīd bišķi vairāk ķera. Te viss ir salīdzinoši jau kluss un mierīgs, bet nu redzat, ka te vēl baltas atsevišķas vibrācijas skrien joprojām pāri visiem 15,000 hertziem, jāsaka. Te nu kaut kādi atkal mazi punktiņi parādās, kurus es šeit nemaz neredzu. Nu, un to, kas bija šeit, to jūs jau redzējāt. Ko es jums tikko rādīju. Tas ir tas pats. Nu, mazais košais grafiks. Nu, tā viņš te strādā. Nu, vakar bija īpaši košs. Nu, pārējā laikā viņš tāds arī ir, kā jūs tikko redzējāt. Dzelteni aizskari. Hopā! Nu, tādu bildes arī vēl neredzēju pirms pusstundas. Nu, te arī viss ir salīdzinoši. Sarkani aizskari pazuduši pilnīgi un pavisam. Tas ir lielais mūsu grafiks ar 20,000 hercu. Te nu vibrācijas ir tādas, ka šai te 18,000 līnijai viss skrien pāri. Tā. Opā. Nu, rekā. Un tā kā sācies, tā arī beidzies, viss notiek. Un te vēl kaut kur vēsture ir palikusi. Nu, zāģītis salīdzinoši mierīgs, te paliek tumšs, nu, sarkanais šeit 4 ir pazudis. Sarkanā ir aizskrējusi pa grīdē. Nu, te vakar ir ne no šā, ne no tā viss atsācies. Te arī viss ir kluss un mierīgs. Nu, tā ir Kanāda. Mazais grafiks, te vēl kaut ko var redzēt, un te jau vairs nav nekas. Tāda rauga mīļie. Tādas ir vibrācijas. Lielais Kanādas grafiks. Tāds, nu viņš ir, jā, ik pa laikam, nu, šādi te bloki kaut kādi interesanti parādās. Nu, tā ir vēsture līdz 100 hercim tam pašam grafikam, un redzams, ka te parādās tikko, kad es pēdējo reizi skatījos, te vēl nekas nebija. Tas ir tas, ko es saucu par ziemeļblāzmas efektu. Tas nozīmē, ka viss notiek ļoti lielos hercos.
To mēs tikko no prezentācijas arī redzējām. Saulīte. Saulītes bildīti es jums nepieliku. Saulīte te sākās vakar ar M līmeņa uzliesmojumiem. Pēcpusdienā bija 2 jau lielāki. M4,1 un M5,02. Kaut kādi tādi. Un šorīt te ir vēl viens M2,1. Tā kā, saulīte arī, ja ņem vērā vēl šo te datumu, kas mums bija 5. X līmeņa 2 uzliesmojumi, un pirms tam bija bišķi vēl. Tad te atkal diennakts pusotra mierīga, un te atkal sākās tā kā saulīte arī mums sūta ļoti, ļoti spēcīgu enerģiju. Un te jau grafika ir atkal ar caurumiem. Daļa no grafika pēkšņi palikusies kaut kur augšā. Tā gadās. Šeit neredz, bet, vakardien šis grafiks bija no vienas vietas, ik pa gabaliņam ar caurumiņiem. Tādas ir enerģijas. Te viss ir mierīgi. Vakar, šodien KP indeks neko mums neparāda, vismaz 3D matricas formā. Te lielie brīnumi ir pazuduši, kādi te vakar bija, bet te, joprojām, draugi mīļie, jūs redzat, ka te ir grafiks burtiski sarauts gabaliņos. Šeit vispār daļa trūkst. Un magnetosfēra tāda, kāda ir. Tā, KP indeksa. Tas bija 7. datums, vakar, ko mēs redzējām. Te vēl tikko 8., 9. bija mierīgs. Un tad mēs redzam, ka 9., 10. Pēc zinātnieku domām vajadzētu atkal kaut kam būt. Kā tas izskatīsies, to mēs redzēsim tad, kad pienāks 10. datums. Te arī viss ir mierīgi. Tā, un te uz 3 dienām 9., 10. to pašu soli. Tā kā skatīsimies, kas notiks. Te saulīte 7. arī bija ļoti mierīga līdz pusdienas laikam. Pēcpusdienā jau, kā jūs redzat, 2 lielāki uzliesmojumi. Un šorīt no rīta viens, te vēl pavisam maziņš. Tāda izskatījās saulīte, jā. Te ir nekā negrib noreaģēt. Tā, tagad es gribu jums parādīt vēl vienu interesantu lietu. To, ka viņi mums te rāda tikai un vienīgi pirmo ciparu aiz komata. Te mēs varam redzēt 2 ciparus, ja mēs te uzbraucam virsū. Šeit mēs redzam M4,9. 24 stundu laikā lielākais, kas mums ir bijis, ir M5,02. Paši parādīja, kā viņi mānās. Tā, saulītes man atkal ir tikai jauns, kas ir vakardiena.
Nē, tas ir 31. jūlijas līdz vakardienai, kāda izskatījusies saulītes plaukumi. Nu, tā kā ir 10 sekundes, tad mēs ātri izskriesim cauri. Katrs plankums ir potenciāls saules uzliesmojuma avots. Tā, ejam tālāk. Zemestrīces rekā. Nu jau vairs ir tikai 60. Pirms pusstundas vēl bija kaut kādas 72. Nu tā kā, draugi mīļie, redziet, cik ātri te viss mainās. Un pusnaktī vēl bija, atcerieties, es jums rādīju 98. Nu tā kā te viss strauji mainās. 5,0 Tonga, 4,5, nu tas CA Kalifornija. Salīdzinoši mazas, bet viņas tur ir. Vēlreiz Tonga, Nikaragva, un tas arī no tādām lielākām ir viss. Nu, ko Kalifornija? Tikko vairs neviena te it kā nav. Nu, un šo te bildīti jūs jau redzējāt, ja? Zils ir pēdējā diennakts, dzeltens ir iepriekšējā nedēļa. Jā, pēdējā nedēļa un iepriekšējā pēdējā diennakts. Nu, tātad, draugi, notiek šeit. Tā, nu te jūs vēl redzat 7. datumu. Un te vairs ir tikai 6., 7. un jau 8. Un atkal viss ir mierīgi. Nu, tā te notiek. Un, ja te iepriekš bija 38, tad te vakar arī uzleica līdz 38, tad te bija 5. datums, 6. nebija nekas praktiski, 7. atkal ir 38 vai 39. Nu, kādu, kuras skala te parāda, bet principā tas pats, kas bija aizvakar. Un atkal ir mierīgs viss. Nu, tā. Nu, un šeit 5. augusts. Un 5. augusts lielākais, ko mums rāda, 373, nu, kaut kur 370, jā. Jo šī te svīta jau ir 400 un šī ir 300. Tā kā, draugi mīļie, saprotiet, ka tās vibrācijas ir, wow, kādas. Ļoti lielas, ļoti spēcīgas. Un skatīsimies, kas vēl notiks pa visu šodienu. Lai gan neviens jau nav teicis, ka viss notiek pēc Eiropas laika. Varbūt, ka citur pasaulē jau 8. datums ir sācies daudz agrāk, un kaut kas jau notiek, kā jūs redzējāt iepriekš. Iepriekš bija diezgan jau pat pēc grafikiem redzams, kas notiek. Nu, tā, draugi mīļie, lai jums mierīga šī diena. Skatieties, kā jūtaties, kur ejat un ko darat. Ja braucat ar mašīnu, esiet īpaši uzmanīgi. Nu, tā, draugi mīļie, pagaidām jauku dienu, smaids sejā, gaišas domas galvā. Atā!